Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika, un šodien mēs adīsim ar jums cepuri bīnī, kas mums ir klasika, un šis modelītis mums derēs pavasarim un rudenim. Ja? Tagad mums tieši pavasaris nāks, un jau atnācis citām valstīm, bet pavasaris mums nāk, un laiks mūsu biezās ziemcepures likt malā un uzvilkt kaut ko vieglu, mīkstu un foršu. Šī video sponsors mums ir Wrap&Wool veikals. Veikals mums sponsorē dziju La Mana Bergamo, kur mums ir 75% vilna un 25% alpaka. Un mums šeit ir 25 grami uz 65 metriem. Iesaka mums adatas 4,5 līdz 5,5, bet es adu ar adatām 3,5, jo es adu diezgan vaļīgi. Ja kādam interesē, krāsa ir numur 28. Šī dzija ir ļoti burvīga. Viņa ir ļoti mīksta, viņa vēl nav izmazgāta, un viņa jau ir ļoti mīksta, viņa jau ļoti patīkama, un dzijas struktūra adot ir vienkārši burvīga. Es jau iesāku adīt mūsu bīnī cepurīti, un jūs paskatāties, cik skaisti liekās valdziņi. Cepurīte vēl nav mazgāta, cik viņa izskatās mīksta, burvīga, un es ticu, ka viņa būs ļoti silta. Visa informācija par šo dziju un Wrap&Wool veikalu jūs atradīsiet apakšā aprakstā. Ja? No sirds iesaku. Un arī cik nepieciešams daudzums būs cepurītēm un to izmēriem, arī viss būs informācija dota uz ekrāna un arī apakšā aprakstā. Mums vajadzēs dziju, mums vajadzēs apaļadatas. Es izmantoju īsās, kas ir paredzētas cepurēm, 40 cm, numur 3,5. Jūs varat ņemt ar garāku aukliņu un adīt Magic Loop, maģiskajā cilpā, jeb ar zeķodatām. Šeit mēs katrs patstāvīgi izvērtējam. Mērlenti, jeb lineālu, kas jums ir par rokai, šķēres un marķierītis. Īstenībā 4 marķierīši mums te būs vajadzīgi, jeb kaut kas cits, ar ko jūs varat atzīmēt. Ja? Viens marķierīts, īstenībā 5 marķierīši. Viens marķierīts mums ir vajadzīgs, lai atzīmētu rindas sākumu, lai zinātu, kur ir rindas sākums un rinda beigas. Un vēlāk mums vajadzēs vēl 4 marķierīši, kad mēs veiksim noraukšanu mūsu cepurītei. Un tur es arī noraukšanā iesaku izmantot zeķadatas 3,5, bet var arī bez tā. Visa informācija par manu blīvumu jūs atradīsiet apakšā aprakstā un arī uz ekrāna, tātad cik man būs 10 x 10 cm. Ja? Un uzadiet paraudziņu, uzņemiet valdziņus, uzadiet paraudziņu, turpat pakaļ rindas, vien labiski, vien krēliski. Ja? Ar adatām un skatāties, ja jums sakrīt blīvums, tad jūs adat pēc maniem mēriem šī veida cepurīti. Sākam adīt cepurīti. Lai mēs zinātu, cik garu astīti mums ir jāatstāj, tad parasti diedziņu apliek 3 jeb 4 reizes apkārt savai galvai, tad apmēram tāda astīte ir arī jāatstāj. Vai nu tad vienkārši uz čuju, ja var tā teikt. Ņemam adatas, es ņemu apaļadatas 3,5 un visparastākajā veidā mēs uzņemam valdziņus, bet cenšamies nepārāk cieši pievilkt, bet tā, var teikt, pat bišķi kvaļīgāk, jo tad, kad nesāsiet cepurīt, lai nespiestu. Nu, un tad mēs uzņemam noteikti valdziņu skaitu savam izmēram, uz ekrāna jums rādīs, un plus 1 valdziņš, lai savienot adījumu aplī. Ir uzmests noteikts valdziņu skaits savam izmēram. Mēs savienosim tagad mūsu adījumu aplī, bet pirms mēs savienosim adījumu aplī, pārbaudam, vai viss mūsu šī apakšējā pīnīte skatās uz leju un mūsu valdziņa skatās uz augšu, lai mums nav nekas apgrozījies, savādāk tad nāksies jums ārdīt ārā. Un tad, kad ir pārbaudīts un saprasts, ka viss ir kārtībā, tad mēs savienojam mūsu adījumu aplī. Tātad valdziņu no labās puses mēs pārliekam uz kreiso adatu, un kreisās adatas pirmo valdziņu mēs pārvelkam pāri. Lūk, ir mūsu astīte.
pievelkam un atpakaļ pārliekam uz labo adatu. Nu, un es lieku marķierīti. Tā ir vieglāk orientēties uz rindas sākumu. Un tagad visa cepurīte ir jāda vienkārši pa apli labiski. Mēs visu laiku adam pa apli labiski. Šī ir tāda, var teikt, relaks veids pie televīzora, jo tev nevajag domāt. Tu vienkārši adi pa apli labiski noteiktu garumu, kādu tu vēlies. Nu, un tā mēs turpinām. Es varu teikt, jau pabeidzu pirmo rindiņu, man palika pēdējais valciņš, viņu es arī izvedu labiski. Un tā kā pirmajā un otrajā rindā parasti var šeit mums tā kā stiepties, tad mēs vienkārši atpakaļ ar mūsu astīti pievelkam klāt. Nu, teiksim tā, kontrolējam, ja? Un lūk, sākās jauna rinda. Un arī viņu mēs adam labiski. Ko es vēlos minēt? Tad, kad jūs adiet, pieņemsim, šo pašu cepurīti gludi labiskajā, ja? Tad es iesaku arī skatīties, kā jūs adat labisko valdziņu, jo brīžiem gadās tā, kad, kad ada un tā kā nepiefiksē un neskatās, kādā virzienā ad labisko. Tas tieši ir vairāk laikam, kad iesācējiem, ja? Pieņemsim, jums lūk valdziņš skatās šādi, bet jūs adat viņa aiz aizmugurējo sieniņu. Nu, tā nebūs pareizi, jo tad jums uzreiz veidosies griezti labiskais valdziņš, un tad jums nebūs lūk šāds gludais adījums. Līdz ar to jums ir jāskatās, kā jūsu valdziņš skatās. Redziet, viņš skatās un saka jums, kad mani ir jāada aiz priekšējās sieniņas, ja? Šādā veidā jūs arī viņu adiet. Ja jums skatās valdziņš, es tagad apgriezīšu, ja? Šādi, ja jums viņš skatās, tad viņš jums saka, adi mani aiz aizmugurējās sieniņas, ja? Tad jūs viņu adat aiz aizmugurējās. Lūdzu, piefiksējam, ja? Tas tieši vairāk ir laikam iesācējiem, jo es atceros sevi, kad es mācījos, es īsti tā, ka tam nepievērsu uzmanību, bet tas īstenībā ir tāds svarīgs moments. Tie, kas zina un ir pieredzējuši, tie jau paši saprot, bet tieši iesācējiem lūdzu piefiksējiet, kā jūs adiet labiskos valdziņus, lai jums sanāk skaists adījums. Un lūk, šādā veidā mēs arī turpinam mūsu cepurīti adot gludi labiskajā, un tad jau tūlīt es jums parādīšu, kā cepurīte ir jāveic noraukšanu. Noraukšanu es rādīšu uz šīs cepures, tāpēc, kad es biju filmējusi video tieši konkrēti uz šīs cepures. Šo cepurīti es tagad sāku adīt savai jaunākai meitai, jo es sapratu, ka viņai nav īsti tāds plāns pavasara cepurīts, lai varētu citreiz vējainā dienā uzvilkt. Tāpēc iesāku jums rādīt ar vienu un pabeigšu jums rādīt ar otru, bet princips ir tieši tāds pats visām šīm veidu cepurēm. Teiksim, vienalga kādā krāsā es adu vai kā. Tagad vienkārši adiet savu vēlamo garumu, ja? Vai nu cepurīti jūs adat bez atloka vai ar atloku. Jums būšu es ekrānā visticamāk pielikusi klāt, lai jūs zinātu, lai jūs varētu orientēties. Bet, protams, arī, ja ir iespēja, tad piemēriet. Un vēl var gadīties tā, kad, pieņemsim, jums šeit sāk tā kā mest rullēties, ja? Tā kā sākt rullēties. Man pašai personīgi nerullējās. Īsti šeit es arī neteikšu, ka man nerullējās, šeit es arī redzu, ka man nerullēsies. Ja jums rullējās, tad jūs variet iesākt adīt valnīti 1x1, ja 2x2, ja? Dažas rindas, tad jums nerullēsies. Vai nu jūs pašu pirmo rindu izadat krēliski, un tad viss atlikušos labiski, tad arī varētu jums nerullēties. Vai nu ļoti bieži pēc mazgāšanas, ka jūs izmazgājat cepurīti, ja?
jūs viņu noliekat šādi pataisnojiet, ja? Varbūt tās arī ar gludekla tvaiku, un tad arī it kā nevajadzētu rullēties. Tās ir tie tādi, kurus es zinu, kādus varētu, teiksim, manerus taisīt ar to. Un arī ļoti bieži ir atkarīgs no dzijas. Tas īstenībā arī ir rādītājs. Tā kā varbūt tās citreiz ir jāpiefiksē, kāda jums dzija ir, un ja nav slinkums, tad varbūt tās pamēģināt vismaz sākumu, nevis visu cepuru, bet pamēģināt, pieņemsim no 3 dažādām dzijām, ar dažādiem sastāviem, uzzadīt sākumu un paskatīties, rullējās vai nē. Tie ir tādi man ieteikumi, ja jums gribās, teiksim, atrast to vainīgo, kādēļ jums rullējās. Lūk, redziet, es tagad to jums te pļāpāju, un mierīgi tagad pārpliādu labiski, un jūs tieši tādā pašā garā arī to darat. Un tad jums tulietās jau parādīšu, kā ir jāveic noraukšana. Pirms es jums parādīšu, kā noraukt, es bišķiņ pastāstīšu par savu cepuri, jo video, kad es filmēju tieši noraukšanu, es tur biju bišķiņ pa garu uzzadījusi, pa platu cepuri. Un es vienkārši jums tagad parādīšu. Tātad man cepure ir uz 55-56 cm, un man viņa sanāca 28,5 cm. Pirms noraukšanas, ja līdz noraukšanai, es redzu, šeit sākās noraukšana. Pirms viņas man sanāk 24 cm, un visa tā noraukšana man ir 6 cm. Man cepurīte pēc mazgāšanas pa 1 cm izstiepās, jo es biju 23 cm atstājusi, un man 24, ja. Tā kā varbūt tās uz to arī rēķinaties, kad varētu būt, kad jums cepurīte nedaudz pastiepsies, bet tas vairāk tieši būs uz dabīgo dziju sastāvām, ja, kur ir merino vai pieņemsim bergamo dzija, kur merino īsnībā. Ja, pieņemsim, jums ir vairāk bēbīšu dzija, kur ir akrils diezgan, tad visticamāk jums tur nekas nestaipīsies, jo viņš nestaipās. To es jums gribēju minēt, un, piemēram, es atloku taisīju. Man atloks ir 6 cm. Būs jums uz ekrāna tie garumi doti, apmēram kādus es jums varu minēt, jā, bet, protams, varat tagad pēc maniem mēriem kaut kā orientēties. Un, protams, arī piemērot uz sevīm. Ja man no sākuma likās, kad man būs viņa galīgi piegulēs pie galas, nē, man lūk, kad es viņu uzvelku bišķiņu, tā kā, teikšu tā torķī, ja bišķiņi ir tas tāds pipiks augšā, bet man patīk, ļoti labi izskatās. Lūk, tad ķeramies klāt jau pie noraukšanas. Es uzadīju savu nepieciešamo garumu. Man tie ir gandrīz 24 cm, man liekas. Šādā veidā mēram. No ādatas, kur mums ir valdziņa, ja, līdz lejai. Man te rāda 23, bet man ir 23,5 manī. Uz ekrāna būs rakstīts, cik apmēram centimetri sadīt, kā arī zem video aprakstā būs rakstīts, ar vai bez atloka, kā jūs vēlaties. Jā, bet, protams, vienmēr es iesaku piemērīt, lai saprast, vai apmierina tas garums. Man būs ar atloku, un man apmierina šis garums, un man plus vēl jāpārliecinās, ka man pietiks dzijas. Tad, kad ir uzadīts savu nepieciešamais garums, mēs sadalām adījumu 4 vienādās daļās. Tad man ir 22 valdziņu marķieris, 22 valdziņu marķieris, 22 valdziņu marķieris un 22 valdziņu. Un lūk, man sākuma marķieris, lai man ir vieglāk orientēties. Es iesākšu tagad veikt noraukšanas ar savām apaļadatām, bet beigās es pāriešu uz zeķu adatām, jo tā būs ērtāk. Un tagad mums atkārtosies 2 rindu darbības. Pirmajā rindā mēs veicam noraukšanu, otrajā rindā mēs adam papli un neko nenoraucam. Sākam noraukšanu. Pirmā rinda. Pirmos 2 valdziņus mēs izadam ar skatu uz labo pusi kopā labiski. Ja? Tālāk mēs adam visus valdziņus labiski.
līdz mūsu pēdējiem 3 valdziņiem, kas mums ir, lūk, pirms šī pirmā marķieruša, drīzāk otrā. Mēs sadam tagad visus valdziņus labiski. Mums, lūk, paliek mūsu pēdējie 3 valdziņi pirms marķierīša. Pirmiem 2 valdziņiem mēs, lūk, šādā veidā mainam virzienu, jo mums viņi ir jāsāda kopā ar skatu uz kreiso pusi, ja? Mēs, lūk, viņiem mainījām virzienu un kopā aiz aizmugurējās sienīgas mēs izsadam viņus labiski ar skatu uz kreiso pusi. Un pēdējo valdziņu mēs izsadam labiski. Pārmetam marķierīti un nākošie 2 valdziņi aiz marķierīša mums ir jāsāda 2 kopā ar skatu uz labo pusi labiski. Atkal atdam valdziņus labiski līdz pēdējiem 3 valdziņiem, kas mums būs pie šī marķierīša. Tā, lūk, 3 valdziņi mani palikuši. Pirmiem 2 mainam virzienu, lai mums skatās uz kreiso pusīti un sādam viņus abus kopā. Pēdējo labiski. Un atkal pārmetam marķierīti. Pirmie 2 valdziņi izvedam kopā labiski, aiz priekšējās sieniņas. Atdam viņus. Visus atlikušos valdziņus ādām labiski līdz pēdējiem 3 valdziņiem, kas mums ir pirms marķierīša. Ādām, lūk, man pēdējie 3, mainām virzienu pirmajiem 2, skats uz kreiso pusi, izvedam kopā aiz aizmugurējās sieniņas labiski un pēdējais labiski. Pārmetam marķierīti. Un sanāk, šī mums ir pēdējā reizīte, ja, pēdējais punkts. Jo kopā mums ir tādi 4 punkti, jo mums ir 4 marķierīši. Pirmie 2 kopā labiski, ar skatu uz labo pusi, visus valdziņus ādam tagad labiski līdz pēdējiem 3 valdziņiem. Un lūk, šādā veidā mums būs jāveic noraukšana, valdziņu samazināšana, ja, mūsu cepurītē katrā 2. rindā. Un lūk, mums ir palikuši 3 valdziņi, mainam virzienu, izvedam viņus aiz aizmugurējas sieniņas, skatu uz kreiso pusi kopā un pēdējais labiski. Pirmo rindu mēs izvedījām, nākošā rinda mums iet vienkārši parasta rinda, kur mēs pa apli izvedam visus valdziņus un neveicam nekāda veida noraukšanas. Ja? Tad mums atkārtosies 1. un 2. rindas princips. Pirmā rindā, jeb nepārrindās mēs noraucam, kā mēs to pirmī darījām, un pārrindās, jeb 2. rinda, ja? Mēs vienkārši ādām pa apli labiski un neko nenoraucam. Un tādā veidā mēs to daram. Izvedīju 2. rindu, pārmetu marķierīti, un nākošā rinda man sākās nepāra rinda, ja? Ja varam, teiksim, katru reizi jūs varat veikt atskaitu punktu no jauna, lai vienkārši jau vēlāk saprast to principu, kurā rindā kas ir jādara. Nu, tur jūs paši, es domāju, sakārtosiet, kā jums ērtāki. Nu, un pēc 2. rindas, kad mēs izvedījām visu vienkārši labiski, mums iet nākošā rinda, un tā mums ir nepārinda, un tad mums ir jāveic noraukšana. Un noraukšanu veicam tieši tāpat, kā mēs to darījām pirmīt. Pirmie 2 valdziņi jāizved kopā ar skatu uz labo pusi. Atlikušos visus valdziņus adīt labiski līdz pēdējiem 3 valdziņiem, kas mums ir pirms marķierīša, vai arī jūs ar kaut ko citu uzliekāt, ja? Un, lūk, 3 valdziņi pirms marķierīša. Pirmiem 2 mainam virzienu, skatu uz kreiso pusi un izvedam viņus kopā aiz aizmugurējās sieniņas labiski un pēdējo valdziņu labiski. Pārmetam marķierīt un atkal tāds pats princips. Pirmie 2 valdziņi kopā
Nākošie valdziņi visi mums iet labiski. Līdz pēdējiem 3 valdziņiem, kas mums ir pie marķierīša, pirms marķierīša drīzāk. Tā, redziet, jau bija aizgāja. Lūk, 3 valdziņi, mainam virzienu. Izvedam abus kopā un pēdējais labiski. Un šādā veidā mēs, lūk, veicam noraukšanu. Un tad pēc noraukšanas nākošā rinda mums iet pa apli labiski, un tad atkal noraukšana, rinda pa apli labiski. Un tādā veidā mēs atkārtojam, līdz mums paliek noteikti valdziņu skaits, kāds būs uz ekrāna, un tad jau arī beidzās noraukšana. Es veicu noraukšanas, ja. Es biju pārgājusi uz zeķu adatām, tad, kad paliek grūtāk, tā man ir ērtāk. Jūs, protams, veicat noraukšanu un paši izvērtēt, jūs zeķu adatām turpināsiet vai nē. Tad, kad pēdējo reizi es noraucu, ja jums vēl ļauj diedziņš, tad izvediet vēl vienu rindu labiski, ja. Ja jums, teiksim, tā ir tieši, tad varat arī neizvedīt. Nogriezu diegu apmēram 15–20 cm garu ievēru adatā. Un tagad savilksim visus atlikušos valdziņus kopā. To var arī darīt ar tamboru adatu. Tas ir kā katram ērtāki. Man personīgi ir ērtāk to darīt ar adatu. Un tagad mēs visus valdziņus savilksim kopā. Savilku. Savelkam, un tagad diedziņu veram iekšā mūsu centrā un arī pievelkam tur. Un liekam mūsu cepurīti mazgāt, ja. Šo dzīvi konkrēti Lamanbergamo es mazgāšu ar rociņām 30 grādos ar šķidro pulveri, kas ir paredzēts vilnai, un man būs tāds atloks. Ja jūs negribat atloku, tad, protams, jūs sadat īsāku. Ja jūs arī veidosiet atloku, tad jums lūk būs šāds atloks. Mana cepurīte būs tāda pieguļoša galva, viņa nebūs, teiksim, ka te tā kaut kas karājās. Ja jūs gribat, lai jums tā kā ir dziļa, teiksim, garāk cepurīte, ka jums tur, viņa tur, tā kā, es nezinu, kā pareizi pateikt, jūs sapratāt to domu, ja, tā kā, kad viņa jums tā dekoratīva, tāds galiņš ir garāks, ja, tad, protams, jūs arī adat cepurīti garāku, ja jums arī atļauj dzīve, un jums ir tik pietiekami. Es īsti tā negribu, man būs lūk šāda īsā versija, kas ir pieguļoša, man patīk tāda stila. Liekam mazgāt, un tad, kad izmazgājam, tad paslēpjam visus diedziņus. Paldies, ka bijāt kopā ar manīm. Ja neesat abonējuši manu kanālu, būšu pateicīgi, ja jūs to izdarīsiet. Spiežam laikus, atstājam komentārus un tad jau uz nākošai reizei. Atā!